Dārgie skatītāji, ar jums kopā komentēs fināla spēli Igors Bonders un Tomas Rēders no TikTok Goals Team. Sveiciens visiem! Esiet sveicināti Nousa cienītāji, Nousa draugi un visi, kas interesējas par Nousu. Fināls, tas ir pats saldākais ēdiens, kas vien var būt. 13. sezona, 6. posms, sacensības tuvojās noslēgumam un fināls. Lipovskis, Laķis. Jā, es būtu bookmakeru kantors. Kādas likmes, Igor, tu teiktu? Diezgan līdzvērtīgi, es domāju, šeit būs cīņa, bet Laķis ir iepriekšējā posma uzvarēt. Jurijs bija manā grupā pagājušreiz. Toreiz viņš ir finālā, arī finālā. Ja, tātad divos finālos pēc kārtas. Nu, skatīsimies. Oskars tikko pat izcīnīja ļoti smagu uzvaru pret Raimondu. Rezultātu 4-3, atspēlējotos no rezultāta 1-3. Kā nospēlēja Juris? Juris uzvarēja pārliecinošā rezultātu 4-1. Tas viņam bija nedaudz vieglāk spēle. Jā, trešā vieta cīnās Dzintars un... Jā, ok. Jā, nu varbūt, ka šī vieglā uzvara var nospēlēt par sliktu Jurim, bet varbūt arī nē. Bet fināls aiziet. 13. sezona, pēdējais 6. posms, fināls. Kas var būt saldāks par finālu maču? Visi jau jūt kultinājumu ar smaržu. Spriedze ir. Šodien arī es piedalījos šajā turnīrā, un arī Igors piedalījās. Es jau esmu sen mājās, Igors vēl joprojām notikuma vietā, bet spriedzi jūtam arī šeit no Ziepniekalna. Tā kā jā, sagaidam ļoti saspringtu finālu, bet nevienmēr, kā saka futbolā, nevienmēr fināls ir skatāms, bet Novs atšķirībā no futbola viņš var būt skatāms arī fināls. Sagaidam to no spēlētājiem. Es domāju, ka mēs to arī izbaudīsim. Tas, ka Laķis sāks ar stosīt. Jā. Kā skatītāji, kas pirmoreiz pieslēgušies, varbūt domā, ko viņš tagad darīs, bet viņš grib iesist kauliņu un pacelt otru kauliņu un tādā veidā atvieglot sev pēdējo sitienu. Un noslēgt sitienu ar veiksmīgu sitienu. Ar veiksmīgu sitienu. Jā, ar veiksmīgu sitienu. Ar ko atbildēs Oskars? Ar stosīt. Te jau es tavā balsī saklausu interešu konfliktu. Kaut kā žurnālistam būtu jābūt neitrālam, bet tu ceri, ka uzvarēs. Tā ir interesanta spēle. Mēs abi esam par interesantu. Mēs neesam ieinteresēti, lai uzvarētu kāds no spēlētājiem, bet tiešām mēs varam skatīties šo spēli vēl un vēl. Tāpēc gribās, lai šī spēle būtu pēc iespējas ilgāk. Bet tas cerams, ka viņš uztaisīs pār štos? Jā. Precīzi, un tagad ar augšējo kauliņu viņš nokuriģēs, iesitīs augšējo kauliņu un izvilks ārā kauliņu, kas atrodas pie borta. Vai iespiedīs viņu uzreiz lūzā. Vai iespiedīs uzreiz lūzā, kas atrodas pa labi. Jā, viņš pacēl viņu augšā un tā, ka tie, kas domā, ka Novs ir vienkārša lieta, nebūtu nē. Katrs sitiens, tas ir domāšana uz priekšu, tā kā snukerā, protams, tas nav snukers, bet, ja jūs ļoti labi ziniet, lielākā daļa no mūsu skatītājiem, ka Novs ir cēlies no jūrniekiem, ja, kuri gribēja jūrā spēlēt biljardu, bet viņi diemžēl to nevarēja, tāpēc, ka kauliņi ripo, viņi izdomāja Novs. Un re, kur viņš ir. Pa vienai štosei katram spēlētājiem ir, fināls sācies ļoti aizraujoši. Atgādināsim vēlreiz, ka Oskars ir World Novus Union. Es sakal tagad flētiek. Jā, to tagad arī. Jā, arī tagad. Pirmajā posmā.
Viņš dabūja, viņš tagad to vietību. Jā, pareizi. Jā. Jā, otro reizi. Normāli. Kolosāls sitiens, un tagad atliek Oskaram iesist augšējo kauliņu un izcelt, vai arī iesist abus divus, un noslēgt šo setu no savas puses ar štos. Jā. Ļoti pārliecinoša spēle. Oskars ir ieguvis pārliecību pēc uzvarēta pusfināla. Jā, te nekas neliek šaubīties. Bet, protams, pretī ir Juris. Juris, kurš arī spēlēja visu dienu pārliecinoši un pelnīt nokļuva līdz finālam. Ar ko atbildēs Juris? 2 kauliņi iekšā, astīti augšā, bet viņš izvēlās noņemt kauliņu, kas ir pa labi. Jā, izdodās. Un tagad citīs pastīti, lai vilcieniņā ieiet vismaz. Jā, aiziet. Te tikai, kā saka, tehnikas jautājums, lai pabeigtu setu ar štosi. Es atgriezos. Jā. Mums turpinās pārspēles. Jā, tā izskatās, kolosāli. Vienkārši fenomenāli iesācies fināls, 2 pārsposes. Tādā veidā spēlētāji var turpināt, kamēr iestājās jaunais gads. Bet tas mūs tikai priecē, jo šādu spēli var tikai skatīties, un liekas, ka, cik var, bet tas ir ļoti kolosāli skatīties, kā spēlē 2 lieliski meistari. Ko spēlētāji samainās pusēm, un sāk Juris. Jā, nevainojams sitiens. Pa centru. Kauliņš uzies viņš augšā. Jā. Ar to viņš nokuriģēs iespējams arī to kauliņu, kas tur lejā. Labajā pusē otrais no labās. Tādā veidā viss ir jāsalas. Jā, te neizskatās nekas sarežģīts, bet skatīsimies, kas tur būs. Jā, ļoti pārliecinoši spēlē Juris. Jums tur joprojām tiek uzņemta filmu Šausmanīti 4, ja? Jā, es sēžu koridorā, lai netraucētu spēlētājiem. Aizsūtīsim. Dzīve turpinās. Ļoti skaisti izspēle no Jura puses, un gaidam, kāds citīs Juris. Oskars. Igor, tā bultiņa centrā, to es tikai redzu, vai tas ir visiem? Domāju, ka visiem. Okay. Nē, tomēr redzam tikai mēs. Nē, es domāju, man viņa netraucē vienkārši. Var novākt malā viņu. Līdzīga situācija, kā bija Jurim, kad viņš pacēla kauliņu augšā, un te arī Oskaram tikai ir jānoslēdz savus sets, lai būtu status quo, un rezultāts paliek 0-0, un 3 pārspēles. Fināls. Fenomenāls fināls sākums. Pagaid pusstunda, rezultāts 0-0. Jā, kolosāli. Oskars malacis, super. Oskars ir zirgā. Viņi spēlē arī uz 10. galda, 10. galda. Parocīgs. Patīk uz viņu spēlēt. 10. galds esot parocīgs. Kāpēc man šodien neviens galds nebija parocīgs? 2 galdi bija parocīgi, uz kuriem izdevās, bet ok. Tā, kolosāli. Skatāmies tālāk. Varbūt, Igor, tu vari arī paralēli pateikt, kas notiek uz galda, kur notiek spēle pa 3. vietu? Lai paskatīsimies, kā viņi bija uz 12. galda.
Un tur rezultāts ir atklāts. Putāns ir vadībā 1-0. Raimunds ir pārdzīvojis situāciju ar nevar nosaukt par neveiksmi, bet ar līdz galam neizcīnīto uzvaru pret Oskaru, atrodoties vadībā 3-1. Skaists sitiens un 2 kauliņi iekšā. Tagad viņš Oskars sitīs un vilks ārā kauliņu droši vien. Nē. Okay. Jā, precīzi. Un noslēdzošais sitiens. Mālacis Oskars. Tad kur nost. Galvenais viņam jāpārvar ceturtdienas notikumus, kurā viņš arī, kura viņš sataisīja tur 7 štos pēc kārtas, jau, un žēl nevarēja vairs saņemties. Cerēsim, ka šodien tas nenotiks. Jā. Līmeni līdz galam. Okay. Ko Juris tagad plāno? Plāno iesist augšējo kauliņu un izvilkt. Jā, plāns īstenībā 100% neizdevās, bišķiņ nedaudz pacēla, bet tagad paliek viens grūtais kauliņš, kas pa vidu, nosacīti grūtais. Grūti dažreiz pateikt, ko tieši gribēja spēlētājs izdarīt. Jā, katram spēlētājam savs. Jā, vai tas bija neprecīzs sitiens, vai tomēr tas bija viņa galvā precīzi? Apstināti, jā. Bet pēdējais kauliņš, viņš, manuprāt, nav baigi viegls, jo viņš ir nedaudz tikai no borta. Viņš vilks pāri. Vilks pāri vai spiedīs. Jā, un precīzi. Perfekti. Mālacis, Juris, mālacis. Tiešām šo spēli var skatīties un skatīties. 4 štos no abu spēlētāju puses un rezultāts ir 0-0. Kurš var labāk to izdarīt? Lūdzu, piesakieties VPK Novus klubā Viskurielā 36. Un tie, kas vēl nav piesakojuši un neseko VPK Novus klubam TikTokā, izdaram to, un tad jūs redzēsiet ne tikai šīs vienas sacensības. Tiešraides no notikuma vietas, un arī piesakojam, protams, arī TikTokā Novus Game, lai redzētu arī tiešraides no dažādām citām sacensībām. Bet turpinam skatīties finālu. Ļoti pavisam nedaudz pietrūkst līdz kļūdiņai. Tā, kas šeit notiek? Jānokoriģē augšējais un jāizvelk, precīzi. Šeit viss ir vienkārši. Augšējais tagad jāizlīpā iekšā un vispārējais līdzi. Tas precīzi. Prieks skatīties šādu spēli. Jā. Liekas, ka viņš izsita, kāpēc viņš uzsita tur. Viņš speciāli sita tādu sitienu, lai izšķirtu tos kauliņus, kas atradās pa kreisi. Jā, ja viņi bija pārāk tuvu. Jā, viņi bija grūti spēlējami, tāpēc apzināti Juris sita tā, lai izšķirtu tos spēlēt kauliņus. Un, mālacis, super Juri. 5 štos pēc kārtas. 5 štos pēc kārtas. Ar ko atbildēs Oskars? Šajā spēlē jau drīz būs 8 stundas. Abiem viņiem ir sanāk 15. vai 12. spēle. Ir 8 spēles grupā, tad ir 4 play-off spēles. Maksimums 12 spēles. To tagad. Vai viņi abi bija no D grupas, kurā bija mazāk spēles? Jebkurā gadījumā 11. 12. Jebkurā gadījumā mēs sākām 10. un tagad jau pulkstens ir 6. Tad pareizi. Jā. Spriedzīte nepārtraukti. Tu visu laiku atrodies spriedzes situācijā, sacensību režīmā. Te ne tikai fiziskais liekas, kas te Novusā ir ko turēt, bet ne tikai fiziskais, bet arī psiholoģiskais. Psiholoģiskā noturība ir nepieciešama fināls.
kurš būs spēcīgāks. Tādā ritmā, tādos mačos arī tas rūdījums rodas. Stabilitāte un cīņa par uzvaru. Paldies, Igor, ka atgādināja, ka man biežāk jāpiedalās sacensībās. Tieši tavas. Es to vairākas reizes saku. Mājās ir mājās, sacensības ir sacensības. Precīzi. Kā var mājās iemācīties spēlēt naudu. Jā. Ja tu nesauksi tikai pie sevis ļoti stipru spēlētājus, tad un arī mēs spēlējot savā TikTok turnīros, nevar iegūt. Kaut gan mums šo piekdienu bija tās turnīrs, kad bija top. Un tāpat tās šodien aizbraucot, man atkal aizvērās širmīts un nekas nesanāk. Bet skatāmies 5 štoses, pārštoses no spēlētājiem. Rezultāts joprojām 0-0. Bet mums ir prieks skatīties šādu maču un tiešām mēs to izbaudam. Mums ar tevi šobrīd ir deja vu, tikai viens spēlētājs nomainījies uz ekrāna. Ja es nesaprotu, skatoties, par ko mēs runājam, mēs ar Tomasu jau mēģinām vienu pilotu variantā. Komentējām ceturtdienas spēli. Šonadēļ tā notika, un tur spēlēja Oskars ar Alvi Valodi. Arī bija līdzīgs scenārijs. Jā. Un it kā mēs prognozējam iespējamu variantu, ka rezultāts varētu būt 4-0, bet tajā pašā laikā spēlētāji būs veikuši, pa 10 štosēm. Un pateikt, ka spēlētājs ir slikti nospēlējis, viņš zaudē 0-4, šeit galīgi neko nevar pateikt. Jo ceturtdien arī bija līdzīga cīņa līdz momentam, kad viens saplīsa un otrs guva 3 punktus pēc kārtas un uzvarēja 4-1 laikam. Beigās. 4-0 tā ir beigās. 4-0, jā, un pateikt, ka otrs pretinieks bija vājāks, tā nebija. Te arī 5 pārštoses, jā. Un te viens neveiksmīgs citiens un var svaru kausu nosvērties kāda labā. Bet šeit abi divi sportisti rāda ļoti atzīstamu sniegumu, kolosālu sniegumu. Ja šeit Juris nekļūdīsies, tad baidzētu būt 6. pārštosī. Un mēs jau te runājam ar Igoru, ka laikam jāsāk skaitīt visi šie sasniegumi un iesniegt Guinness rekordu grāmatā. Kamēr viņi nav apstiprināti viens rekords, tikmēr tas ir nākošais rekords, tikmēr šis ir rekords, varbūt, ka mēs esam vēstures liecinieki un mēs šo varēsim iesniegt kā garāko Novusa izspēli Novusa vēsturē. Dokumentāli nekādi mums ir. Tas arī, ka mēs šeit līdz rītam sēdēsim, jau rezultāts būs 0-0. Skatoties šādu maču, man nebūtu iebildumu arī nosēdēt līdz rītam. Man prieks arī, ka, labi, man liekas, nebija tādas situācijas vēl, bet tas, ka spēlētāji neņem no skaujiņas, viņi spēlē spēdēm. Jā. Viņas atdot vieglu uzvaru. Jā, spēlējot, šodien man bija 2 situācijas, kad man likās, ka man nav variantu, es jau eju rakstīt rezultātu, pagriežos un pretinieks kā sit, tā kauliņš apiet apkārt bedrītiem lūzei. Jā, tā ka, vismaz es neņemu arī pret meistarīgiem spēlētājiem nost kauliņus, jo jebkurš ir cilvēks, jebkurš var kļūdīties. Bet, meistariem, protams, nepatīk, ka viņus tā kā sit un viņi atzīst savu kļūdu. Nevis kļūdu, bet, zaudējumu, bet jebkurš sitiens var būt kļūdains. Bet šeit pagaidām pēc kļūdām. Te laiž tā, ka visi sitieni ir pārdomāti, precīzi. Tas arī atspoguļo pozīcijas uz galda. Rezultāts 0-0 uz 6 pārštosēm. Jūs iedomājaties, kā lai cīnās ar šādiem pretiniekiem kvalifikācijas spēlē. Te izskatās, ka Juris arī, bet nerunāsim zem rokas. Malacis kolosāli. 7. štos pēc kārtas. Juri Malacis. Šobrīd mūs skatās 16 skatītāji. Paldies jums. Ceram, ka jums
arī ir tikpat interesanti, kā mums ar Tomasu vērēt šo fantastisko finālu. Igor, vari nošērot man lūdzu linku? Es no datora, nezinu. Es pārsūtīšu savējiem. Mums jau Birmingema tagad paralēliet. Pēdējais tas ir? Jā. Ok. Atkal situācija. Jā, atkal labi 2 kauliņi tuliņi būs iekšā, izskatās pēc situācijas. Jā, pat man no Ziepniekalna bija redzams, ka Oskars to izdarīs. Malāk. Ko? Kā jūs saprotat, es atrodos Viskaļos, Tomas atrodas Ziepniekalnā. Mēs kopā komentējam šo spēli, tāpēc tie, kas es to atkārtošu un teikšu to vairākas reizes, mēģināšu. Mēs gribam dabūt komentētājus, kuri būs gatavi piedalīties šajā eksperimentā un komentēt spēles, runāt par Novusu. Tādā veidā mēs viņu popularizēsim, mēs uzzināsim vairāk par citiem spēlētājiem, jo diskusijas būs interesantas, katram ir savs stāsts, kā viņš nonāca pie Novusa galda, kādi ir sasniegumi. Par laimi Novus spēlētāju Latvijā ir ļoti daudz. Neteiksim ļoti daudz, bet pietiekami daudz. Salīdzinoši. Igor, neizpieticīgs ir ļoti daudz. Ir spēlētāji, kas ir spēlē un kuri domā, ka viņi nespēlē, bet tāpatās viņi spēlē. Novus spēlētāji ir ļoti daudz. Ļoti daudz, bet var ļoti daudz. Tā varbūt vēl vairāk. Tieši tā. Jā. Tā kā attīstīsim šo projektu, šis ir mūsu tautas sports. Šis ir tautas sports, kurš ir jāattīsta un mums ir jālepojas ar to, kas mums ir. Un mēs esam gatavi ieguldīt savu enerģiju un laiku, lai šo sporta veidu attīstītu līdz tādam līmenim, ka mēs patreiz paši vēl neapzināmies, līdz kādam līmenim mēs to varam izdarīt. Jā, un jums skatītāji arī ir jāpiedalās tajā Novusa popularizācijā, un vieglākais veids, kā jūs to varat darīt, ir spiest laiku Novusa saturam internetā, tie ir tiešraides, tie ir YouTube tiešraides, tie ir Facebook posti, dalīties ar Novusu, laikot Novusu, komentēt Novusu. Tas viss popularizē viņu. Tādā veidā Facebook, YouTube vai citas sociālās tīkli saprot, ka šis saturs ir interesants, līdz ar to viņš padod to saturu tālāk tiem cilvēkiem, kuriem nav saistības ar Novusu. Viņi grib spēlēt Novusu. Vispār varbūt nezinu, Latvijā kaut kur spēlē Novusu. Jo tas ir biežākā atbilde, nevis atbilde, bet reakcija no cilvēkiem, kad viņi ieraug Novusu. Novus 30 gadus atpakaļ 20 bija spēlējis, jā, bet viņi nezina, ka katru nedēļu kaut kur notiek sacensība. Katru nedēļu, katru dienu, katru nedēļas nogali. Igor, tu kā ar Novusu saistīts cilvēks, mēs šodien bijām pie tevis uz mačiem. TikTok platformā, lūdzu tavu prognozi, kā tev liekas, cik daudz cilvēki iznāca mūsu tiešraides laikā no Novus Game profila. Kā tev liekas? Tu ļoti labi zini mani, tu zini, kas ir mūsu accounts, un kā tev liekas, cik skatītāji bija ienākuši, izgājuši, vienkārši bija pieslēgušies. Kopējais skaits. Jā, kopējais skaits. Varbūt 50,000. Zinot tavu potenciālu. Tev palika vēl 2 iespējas. Skaties vairāk. Tagad vairāk? 75. Igor, tu zini mani, tu zini mūsu accountu. Skaties vēl augstāk. 150,000. 150,000. Pareizā atbilde. 150,000. Šodienas laikā bija ienākuši un apskatījušies, kas ir Novus. 50,000. Saprotiet? Un cik bija lielākais? Vienlaicīgi atradās tieši 1300 bija vienlaicīgi sēdē, bet konstanti sēdē apmēram 1000. 1000 ārzemnieki sēdēja un skatījās Novus.
interesējās, jautāja, kas tas ir par Novusu. Es biju pašodien sacensībās iekšā un nevarēju atbildēt uz skatītāju jautājumiem, bet ja cilvēkiem stāsta par Novusu pasauli, ziniet, cik pasaulē ir iedzīvotāji? Pirmā kļūda. Wow! It kā nevainīgā situācijā, bet jā, mēs to esam sagaidījuši. Wow, kā Oskars to izmanto? Jā, un TikToks ir tā viena no platformām, kur dot tādu iespēju tiešām vairumā parādīt saturu, popularizēt saturu, un viens no tiem saturiem šobrīd ir Novus, ar ko arī Tomas nodarbojas. Viņam jau ir, viņu akauntā ir 12,000 sekotāji. Šodien mums vienkārši pienāca 180 jauni sekotāji. Tā, ka mēs piedalījāmies sacensībās pie Igora un cilvēkiem interesē un tā, ka atbalstam savējos, sekojam. Jā, viņam veidojas ļoti liela komūna, TikTok komūna, ļoti jau daudz spēlētāji, kuri kopā ar Tomasu spēlē Novus online. Jā, tas nav tā kā viedokļi mainās, jā, vai Novus online ir Novus, vai tas ir interesanti vai nav interesanti, bet ja tev nav citas iespējas spēlēt Novus, un tu gribi to darīt, nav tev iespējas aizbraukt uz kaut kādām sacensībām, vai tu atrodies ārzemēs, ja tev ir iespējas spēlēt Novus un citus spēlētājiem. Nikol, tu varbūt nezini, bet mūsēji ir 2 partizāni no mūsu TikTok komandas. Vakar mums atsūtīja video, ka viņi ir aizdevušies uz Birminghamu uz Finsof mačiem. Jā, es biju pārsteigts. Arī. Mēs visi bijām pārsteigti. Mēs neviens nezinājām, tas bija tāds pārsteigums, ka kolosāli džeki nostrādāja. Nevienam nestāstīja, 2 nedēļas plānoja un aizbrauca. Un mēs esam priecīgi par to, kas mēs esam. Bet skatāmies finālu 1-0, beidzot ir rezultāts mainījies 1-0, 9 štos. Oskars spēlē vienkārši pagaidām bez nevienas kļūdas. Kolosāli. Viena kļūda no Jūra puses, bet cik mēs kļūdamies maču laikā. Jā, varbūt tur bija maziņš koncentrācijas zudums. Jā, neliels. Puses viena kļūdiņa un rekord Oskars arī visu izmanto kolosāli. Bet es domāju, ka ar to maču vēl nav noslēdzies, Jūris būs atpakaļ. Par ko Oskars domā? Vai labot vai nelabot to situāciju? Ok. Prasītos, ka augšējo kauliņu tur viņi stāv. Ļoti tuvu, jā, viņš stāv un slīpē diezgan grūti. Tur ir ļoti liels procents, ka tu slīpējot var aizskiet apakšējo kauliņu. Kas neiet. Jā, bet koriģējot ar to augšējo kauliņu, viņš nevar ievilkt viņu centrā, droši vien, ka var, bet skatoties, ko viņš grib koriģēt. Nē, tur vajag negatīvi trāpīt par to divnieku, viņi visi ies uz lūdu. Skatāmies. Viņš viss izdodās un tie būs 2 iekšā. Tie 2 ar 1 sitienu jābūt iekšā. Jā. Nu, ko 10. štose pēc kārtas. 10. štose pēc kārtas. Iedomājieties, reizi arī spēlēja pret Oskaru šodien. Un nē, tas nav Latvijas čempionāta fināls, tas ir VPK Novus kluba fināls. Bet spēlētāji ir Latvijas čempionāta fināla cienīgi. Tiešām. Mums jau 25 skatītāji, tad ar jums šo spēli skatās un komentē VPK Novus kluba vadītājs Igors Bondars un TikTok Novus team direktors vadītājs Tomas Rēvers. Jā, sveicināti visi. Prieks, ka jūs esat pieslēgušies un sekojat līdzi Novusam. Mēs vērojam finālu. Fināls ir sācies un ļoti spraigas sacensības šodien ir bijušas, bet fināls ir vēl saspringtāks, jo pagaidām rezultāts ir 1-0, bet mēs redzam fenomenālu sitienu no Jūra puses un status quo, rezultāts nemainās. Jā. Oskaram 10 štoses. Kā savādāk Igor varētu štosi nosaukt? Jo štosi, ko nozīmē štosi? Varbūt ir kaut kāds tulkojums?
Sitiens, kad viņš spēlētājs sāk un pabeidz, bet latviskāks ir kaut kāds nosaukums. Kāpēc Štosa nāk, man liekas, no Vācijas, no vācu valodas. Vācu valodā vai štosen vai kaut kas tāds līdzīgs ir sitiens vai kaut kas saistīts ar sitienu. Okay. Līdz ar to tas ir kaut kādā veidā to atspoguļot. To, kas notiek uz galda, ka ir sasistīti 8 kauliņi. Latviešu valodā grūti nav tāda baigā nosaukuma, kurš ir tā kā iegājies. Jā, tas ir pētījums. Nē, esmu pētījis. Ir astotnieks, jā, varbūt kā variants, jā, bet visi pārsvarā saka štosa. Ok, būs labs video. Varbūt skatītāji var piedalīties arī šajā sarunā un rakstīt mums komentārus. Jā, varbūt kāds zina, varbūt, ka mēs te vienkārši kā sauc štosa Latvijā. Jā, kāpēc štosi? Tātad. Jorim vēl bija kļūda. Iespējams, jā. Mēs redzēsim. Neizskatās labs sitiens. Nē, tomēr savādāk izvērtās. Oskars atrodās 3 setu uzvarā līdz čempionu titulu iegūšanai šajā posmā. Un tas ir viņa pirmais posms. Viņš nebija piedalījies. Nevienā nebija. Nebija, jā. Viņam, jā, viņš Latvijas čempioni piedalījās, Rīgas čempioni piedalījās. Kā viņš teica, ka viņam šobrīd diezgan maz laika un piedalās tādās nopietnākās sacensībās. Brīvdienas ir aizņemtas. Nu, kā mums TikTok Novas komandā ir teiciens, ja tev darbs vai kāda cita nodarbe traucē Novusam, tad tā ir jāmet nost. Nekas nevar būt svarīgāks par Novus. Tas, protams, joks. Skatījums savas prioritātes, bet skatīsimies, kā Oskars, viņš sitīs pa augšējo kauliņu, sitīs viņu iekšā. Augšējais jānoslīpē. Jā. Varbūt tā bija nospied. Sita apakšējo. Un Juris noņēma augšējo kauliņu. Kā tu, Igor, parasti, tu ņem nost kauliņus pretiniekam? Es neņemu nost kauliņus. Lielāko es neņemu. Dažreiz jāiejūt. Patiešām. Spēlējam varbūt ilgi, un viņš man pirms tam tur, 2-3 reizes jau bija noņēmis, es varbūt noņemšu. Man būs tāda nērtības sajūta, varbūt kaut kāda, ka es parādāt par to. Bet es varu līdz beigām nenoņemt tos kauliņus, un beigās pretinieks arī saprot, ka es neņemu nost, viņš mums tam arī neņem nost. Tas ir ok. Es neuzskatu, ka kauliņi būtu jāņem nost. Jāspēlē līdz pēdējiem citiem. Es arī salīdzinoši nesen esmu lielajā Novusā, un es vienmēr ceru, ka arī pēdējo sitienu pretinieks var nokļūdīties, lai cik viņš meistarīgs būtu. Un šodien 2 reizes tā arī sanāca, kad taisno sitienu pretinieks vienkārši kauliņš paņēma un apmeta loku apkārt lūzai un izgāja ārā. Jebkurš var kļūdīties. Jā. Jā, ko? Jebkurš taisns kauliņš stresa situācijā ir sarežģīts kauliņš. Kā teica Timbermans, paši grūtākie kauliņi ir tie vieglākie kauliņi. Jā. Oskars iet pēc 12. štoses, un rezultāts 2-0 Oskara labā. Jā, viņš liks pa vidu. Var nosaukt veiksmīgu, bet palika 3, neteiksim grūti, bet, apgrūtināti sitieni, kauliņi. Jā, tā būs nedaudz jāpariskē. Jā, labot. Jā, kļūda. Kāpēc viņš ņēma to kauliņu? Vai tu būtu darījis tāpatās? Es domāju, ka es tā nebūtu darījis. Grūti man pateikt, kāpēc viņš izvēlējās tā. Es varbūt spiestu to
Kas bija tuvāk centram, jā. Viņš bija pie borta. Iest viņu virsū. Bet visdrīzāk es izmantotu apakšējo kauliņu un labotu restaurotu. Okay. Jā, un tad pārējos slīpēt iekšā. Jā, nu mums no komentētāja kabīnes viegli spriest pie rezultātu 2-1 finālā un pie 10 štosēm no katras puses. Kas tajā brīdī notiek galvā spēlētājiem. Bet, turpinam skatīties un baudīt šo lielisko finālu. Varbūt paskaties, Igor, lūdzu, kas notiek par 3. vietu. Par 3. vietu. Tur spēle ir noslēgusies un Raimonds Potāns ir vinnējis rezultātu 4-0, 8 štos pret 4. 8 štos pret 4. Mālacis Raimond, apsveicam tevi ar izcīnīto 3. vietu. Jā, pavisam nedaudz pietrūka līdz finālam, bet ļoti kolosāls sniegums un visu cieņu. Tā, Oskars ir nopelnījis šo kauliņu, bet viņš laikam nav pārāk sarežģīts, kā tu, Igor, saki. Tas ir diezgan standarts kauliņš. Ja lūzas, jā, bet es domāju, ka viņš ies pakaļ labojot viņu. Ies pakaļ. Skatītājiem, kas nesaprot, kas ies pakaļ, ko nozīmē iest pakaļ, paskaidro lūdzu. Iet pakaļ tas ir labošana, ka tu sit konkrēti kauliņu lūzā un ar īpas palīdzību pēc atsitiena labo situāciju uz galda. Tev ir sarežģīts kauliņš, tu iesit vieglu kauliņu un citot to vieglo kauliņu iekšā lūzā, to ielabo sarežģīto kauliņu, izlabo viņu. Tev ir tumšais, jā, tad slīpēs. Tad viņš sitīs šo kauliņu iekšā un centīsies un iesis arī cepuri novilkt un aplaudēt. Kolosāls sitiens. Jā. Ļoti skaisti nospēlēts. Jurim arī viss. Jā, rekords skatītājs bija rakstījis, ka štos ir štos, latviski citās nosaukums nav dzirdēts, angliski varētu teikt strike. Strikes, jā, strikes. Boligā, jā. Bet tas arī nav latviskais variants, mēs varbūt varam ieviest. Nē, tas ir angliskais variants. Jā. Strikes tas tā kā no bowlinga. Jā. Jā. Strikes, īstenībā man patīk. Strikes. Būtu labi. Nē, es skatu, ka mums ir jāizmanto termini, kur ir nevajadzētu ņemt no citām spēlēm. Jā. Katra spēle ir unikāla, jā, un katrai spēlē var izdomāt unikālu situāciju. Bet, kā saprotu, TikTok vidē mēs varam attīstīt un pilnveidot arī straiku. Jums tur TikTokā ir pēc pilsētām. Jums TikTokā pēc pilsētām nosaukt. Jā. Mums visi sitieni nosaukti pilsētu vārdos. Jā, mēs redzējām kādiem pāršos. Var piemērs pateikt. Jā, mums ir brocēni, mums ir Kazdangas klusais, mums ir brocēni. Jā, Rīgas pļukš. Jā, tā ka tie, kas nav piesekojuši TikTokam, Novusam TikTokā, tad izdaram to, piesekojam Novus Game, un tad jūs iepazīsiet Novusa pasauli arvien plašāk un plašāk. Bet skatāmies finālu. Rezultāts 2-1. Spēlētāji rāda vienkārši fenomenālu spēli. Fināla cienīga spēli un, kā saka, neviens negribēja mirt. Mums klubā sitiens vai situācijas vairāk sauc pēc cilvēku vārdiem. Palējām tas ir no tā spēlētē, kuru tu esi viņu ieraudzījis, ka viņš biežāk to sitienu dara, vai viņš ir parādījis. Jā, un tad mums ir Borisas sitiens, mums ir Mironovs sitiens.
Raita sitiens, jā, Olgas sitiens, jā, un lielākā daļa saprot. Tā, ļoti labi nokuriģēja Juris. Tagad viņš iesitīs tuvāko kauliņu, kas atrodas pie lūzes, un tagad viņš spēlēs caur kreiso kauliņu, mēģinās dabūt iekšā to, kas pie borta, vai viņš patieši? Viņš sitīs virsū, nevis virsū, bet garām, tam kauliņam. Garām? Nē. Jā, garām. Tu nesiti virsū kauliņam, tu siti viņam precīzi garām. Okay, jā, viņš atstās pret bortu un ņem to kauliņu. Skaisti spēlē Juris. Tā bija divi spēlētāji spēlē ļoti skaisti un pārliecinoši. Viņi sakrājuši ir štoses finālam. Rezultāts 2-2. Katram pa 12 štosiem. Katram pa 12. Arī viņi iet uz VPK rekordu. Tajā sezonā, vispār gada ietvaros, maksimālais štoses spēle bija 32 štoses. Kopā ņemot. Jā, spēlē, kopā 32. Tādas bija divas spēles. Tātad viņiem ir visa iespēja tikt Guinness rekordu grāmatā, jo 32 štoses rekords. Tas ir dokumentēts? Tas ir šī gada statistika. Jā. Mums ir video pierādījumi, tā ka mēs iesniegsim viņu Guinness rekordu grāmatai. Iespējams, ka varbūt šis būs jau jāiesniedz, bet paskatīsimies, kā tas noslēgsies. Kauliņi ir biškiņ šķirti, nedaudz šķirti. Juris dos pasti. Mūsu klubā arī lielākā daļa zina, ka mēs skaitām tosas. Mums ir datubāze ar visiem spēļu rezultātiem un tosēm. Un mums ir arī gada balvas, divas nominācijas - labākais tosētais un lielākais. Tad tiek ņemti vērā visi spēles, visi turnīri. Tam, kam ir vairāk pa gadu uztaisījuši tos, viņš saņem balvu par lielākais tosētais, un tam, kam ir procentuāli vairāk, lielākais procents, tas ir, kad uztaisītos tos skaits attiecībā pret izspēlēto setu skaitu. Tad līdz ar to veidojās procents, cik ar tādā procentuāli no izspēlētajiem setiem. Jā, cik bieži cilvēks spēlētājs taisa. Un līdz ar to ir labākais nosētājs numurs. Jā. Bet šāda statistika tiek turēta nedaudz noslēpumā, lai spēlētājiem pārsteigtu. Jā. Un es esmu bijusi arī liecinieks, ka pie jums var saņemt balvu ne tikai par spēlēšanu, vienkārši par ierašanos. Jā, ir tā bijis. Tas ir sācies no, es nesaros, vai tas bija uz 100 spēlētāju, bet katru 100 spēlētājus mēs apbalvojam kaut kādu pārsteigumu balvu. Es neatceros 100 spēlētāju, tas noteikti 100 spēlētājs vēl bija laikam vēl krogā, drīzāk. Un tad varbūt nebija par to domāts. Bet 200. bija, to es atceros, bija Andis Neļķe. Tas bija kaut kur 2 gadus atpakaļ, laikam viņš saņēma mugursomu no Jāgermeistera, leduskapie tādu somu, kurā var glabāt karstā dienā aleņus, un viņi nezaudē savu augstumu. Un tad bija 300. spēlētājs arī nesen. Nē, tas bija pagājuši gadu. Kad mums bija jauniešu čempionātā. Jā, jauniešu čempionātā saņēma arī Dzintaram puika, saņēma Kijevu. Jā, mēs jau uzdāvinājām Vaidavas Kijevu. Jā, tā ka nav obligāti jāspēlē, vienkārši nākiet, iesakieties un iespēja tikt pie balvam, bet jebkurā gadījumā piesakojiet VPK Novus kluba aktivitātēm Facebookā un TikTokā, un jūs būsiet
gan atbalstītāji, gan arī liecinieki, gan arī līdzdalībnieki tam, kas notiek, kā attīstās Novas dzīve Latvijā. Jūs pēc tam paši. Jā, ja mēs turpinām kaut kādu rekordu tēmu, tad šodien ir pēdējais posms 13. sezonas, un ir zināms spēlētāju skaits, kas ir unikālais spēlētāju skaits, kas ir piedalījies šajā čempionātā, un tad tas ir 88 spēlētāji. Ļoti simboliski 8 kauļi. Jā, tiešām. Un tas ir pēc 6 posmiem. 12. sezonā bija 8 posmi, un tajā piedalījās 85 spēlētāji. Dažādi spēlētāji, kas... Jā, unikāli spēlētāji. Unikāli spēlētāji. Kolosāli. Tad tas, ko arī Latvijas televīzija minēja savā sižetā pēc Madonas, ka Novas popularitāte Latvijā arvien pieaug un pieaug. It kā mums nebūtu par to jābrīnās, bet ir tā, ka daudzi nemaz nezinu, kas ir Novas. Kas ir Novas? Palīdzēsim viņu attīstīt mūsu visu spēkiem un leposimies ar to. Viņi zina, kas ir Novas. Viņi nezina, ka viņi vēl joprojām kāds spēlē. Tā ir problēma. Jā, taisnība. Nu ko, skatāmies tālāk. 13, 2-2. Kas par finālu? Kolosāli puiši cīnās. Un skatāmies, ko Oskars izdarīs ar šo kauliņu. Un viņš izdara to, ko izdara ar kauliņiem iepriekšējās 13 reizes. Ok, ne 13, bet... Jā. Palika vēl viens. Viņš ir bišķi nedaudz no apmales, jā? Jā. Un te būtu viņš jāspiež, jāslīpē. Jāslīpē. Lūdzu, slīpēšana beidzās nesekmīgi. Štose mums nebūs, un skatīsimies, ar ko atbildēs Juris. Viņu var spiest, viņu var vilkt pāri uz pretējo lūzu, viņu var slīpēt. Es personīgi mēģinu šādus kaujiņus noslīpēt. Man vienreiz, es to pat atceros, es biju Talsos, vai es biju Kuldīgā, kur es biju, vai Bērvircā. Es spēlēju Ralli Bišovu, un man bija apmēram tāds kauliņš, un es viņu vilku pāri vai spiedu, neatceros tieši, un nokļūdījos. Tad viņš man parādīja, ko viņu var izdarīt, un viņš man parādīja slīpēšanas tehniku, kā šie kauliņi ir jāizslīpē. Kopš tās reizes es iekopju to uztrenēt, mēģinu pat kauliņus slīpēt. Bet ir dienas, kad labāk slīpējās, un ir dienas, kad labāk valkās pāri. Teiksim, šodien, pēc sevis, es it kā no Gustava samācījos, ka labāk ir vilkt pāri, bet man negāja. Līdz ar to. Bet skatāmies izšķirošs moments, iespējams. Un Oskars to izdara. 3-2. Abi divi spēlētāji nokļūdījās, bet Oskars nokļūdījās par vienu sitienu mazāk. Un tu esi kļūdījies, un Novas ir vienas sitiena spēle. Nu ko, mēs ejam fināla finiša taisnē, jebkurš sitiens var būt pēdējais. 3-2, Oskars vadībā, Juris, es domāju, viņš cīnīsies līdz galam un neatdos. Skatāmies, ar ko Oskars iesāk. Iesāk pārliecinoši. Noņem mazāko pēdējo kauliņu, jo viņš negrib, lai kauliņš atsistos pret apmali un atnāk atpakaļ. Novāc vēl vienu kauliņu. Galdas līd ļoti labi, tāpēc sitieni ir ļoti tādi jūtīgi un izsmalcināti, lai... Jā, un šis bija spēcīgāks, jo kauliņi bija cieši. Nu ko, attiek 1-2 viegli kauliņi un 2 sarežģītāki. Un tie ir velkami pāri, bet Oskars izdomās, ko viņiem darīt. Viņš iesāk pāri. Nē, man liekas, ka viņš slīpē. Viņš velk. Viņš velk, jā. Izdodās. Un to arī viņš darīs. Šito viņš slīpē. Un neizdodas.
Jūda. Iespējams, ka šis kauliņš var dārgi maksāt. Redzēsim, vai Juris nezaudē vēl stimulu, enerģiju cīnīties tālāk. Nekas vēl nav zaudējis. Abiem spēlētājiem pa 13 štos ir līdzīga spēle. Kolosāli. Juris mums no kurienes mums ir Juris? Juris mums ir no Vaidavas. Vaidavas no kluba. Un Oskars mums ir no VPK. Ot. Tā, Juris pacēla augšā kauliņu, lai viņš varētu nokuriģēt nākošo kauliņu. Tad viņš sitīs šo kauliņu iekšā, bet ir pastāv varbūtība, ka viņš viņu var iesist centrā, tāpēc skatāmies, varbūt, ka viņš koriģēs labo kauliņu. Negatīvi viņu varētu koriģēt. Okay. Tad būtu labojamais. Jā, viņš paņēma labo kauliņu, tomēr, jā. Tas varēja būt arī labs labojamais pēc tā kauliņu, bet par tālu aizgāja. Un tagad viņš sitīs iekšā šo kauliņu un tad vilks otru pāri vai... Jā, skatīsim. Mēs redzēsim, ko viņš darīs. Jā. Līpēs. Protams, ja viņam tas izdosies, tas būs arī tā kā plus pārliecībai. Iespējams, šajā spēlē. No Jura puses Mālacis, super. 3-3. 3-3. Kas par finālu, super. Žāļi, jūs esat super Mālači. 29 skatītāji. Visi arī jūt šo spriedzi un seko līdzi. Spriedzi ir vienkārši jūtama šeit studijā 3-3. Juris 14 štozes, Oskars 13. Status quo 3-3. Un sāk Juris. Kā tiek noteikts finālā, kurš uzsāk? Playoffos ir vienāda sistēma. Pie mums playoffos spēles sāk spēlētājs, kuram ir vairāk iegūto punktu grupu turnīrā. Kam ir vairāk, jā, tas vienmēr sāk spēli. Tas attiecās uz visām playoff spēlēm, tas nozīmē no 16. fināla visu laiku viņš sāk vai? Jā, tur nav teikts, ka viņš visu laiku sāks. Varbūt viņam gadīsies pretinieks, kuram jau būs vairāk. Ok. Jā, bet ja spēlētāji ir spēlējuši grupās, ja ir spēlētāji no dažādām grupām, tad skatās punktu. Bet, un pēc tam uzvaras, visas tās kritērijas, jā, bet, ja spēlētāji playoffā tiekās jau grupā bijuši spēlējuši, tad skatās savstarpēju spēli. Tas, kas uzvarēja, tas arī sāk. Kļūda. Iet rezultāti 3-3, šāda kļūda. Šīs var dārgi maksāt. Iespējams, ka Juris vairs netiks pie sitiena, jo Oskaram ir jāuztais uz štos un viņš ir uzvarētājs. Iesāk pārējais, izskatās ļoti labi priekš Oskara. Jā. Turpinājums. Te ir jāpabeidz. Nedomājot vienkārši. Jā. Perfekti. Oskar. Cienīga spēle un abi divi Mālači. 14 štolses katram. Kas par finālu? 4-3. 4-3. Fenomenāli. Jūras vēl, kā saka, atraudziņu uztaisīja. Pārdzīvojumi, protams, ir izcīnīti, bet abi divi puiši Mālači super nocīnījušies. Apsveiciens abiem diviem. Protams, sveiciens arī Raimondam par 3. vietu izcīnīt un visiem, kas piedalās Novas sacensībās šodien un vispār, kas spēlē Novas, visiem superīgākais sveiciens no mums un turpinam atbalstīt un sekot Novas.
Jā, paldies, Tomas, ka piebiedrojies. Bija interesanta saruna. Paldies, Igor, par organizēšanu un par šo turnīru. Dodies pie uzvarētājiem. Es došos apbalvot. Paldies visiem skatītājiem un tiekamies pie novasa galda. Visu labu!